Čau visiem! Šai burvīgā saulainajā svētdienas rītā vajadzētu izmest kādu līkumu atkal. Šodien aizbrauksim līdz Jelgavai, līdz User Gaming bāram. Tur mums starp stāvējiem būs gonkas uz simulātoru. Kaut ko uzbrauksim, jāizbrauc, jāieliet degvielu un jābrauc satikt šņabīts uz Ikea atkal, uz Rīgu. Laiciņš jau nu šodien ir pasakains. Neesmu iegādājies vēl moto džīnsas, bet nu līdz ar to brauks pilnā ekipējumā. Tomēr nevajag liek riskēt. Tā kā vot tā. Es domāju, ka baigi labi. Superīgs laiciņš. Silts. Braucot ir tāds patīkams gaiss. Nav augsts, nav karsts. Stāvot uz vietas, protams, ir diezgan silti. Man fascinē, kā viņi labo pie mums ceļus. Tas ir vienkārši kosmos. Vienkārši uzlej piķi un saber šitos mazos akmentiņus. Nu, baigi labi. Un it sevišķi līkumos, tas ir, es nezinu. Ar mašīnu jau tu brauc un tev mašīna izslīd. Par moci vispār nerunāsim. Viens moments un tu esi uz muti. Baigi jāsko līdzi. Reku te, piemēram, viss vienos akmeņos, no? Tas ir ārprāts. Nu, ko padarīsi? Nu, kur tad tu brauksi? Nekur nebrauksi. Te arī viss akmeņos. Sen neesmu bijis... es vienreiz tikai esmu bijis pie Happy User bārā Jelgavā. Tagad viņam tur ir vairāk simrigi un ir arī motion simulators. To es arī noteikti gribēšu pamēģināt. Tad tādā es vēl neesmu braucis. Varētu būt forši. Neesmu vēl īsti pamodies šorīt. Ieliesim degvielu un braucam. Nu ko? Degvielu esam ielējuši, varam rulēt uz Rīgu. 11. mums jābūt ir Ikea. Tad tiekamies tur un tad pēc tam jau mēs rulējam tālāk uz Jelgavu. Šodien Rīgā kaut kāds, kas mums tur bija, ielas bija slēgtas dēļ kā, neatceros, kaut kāds maratons vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut kur slēgtas ielas, bet nu labi, es nezinu kur. Tikai dzirdēju tādu lietu. Tad jau redzēsim. Es atkal pamainīju kameras, uzstādījumus, settingus. Pastīsimies, kā būs šitā, varbūt kā labāk. Zin kā, jāpaeksperimentē jau ir, lai atrastu savu īsto konfigurāciju, kādā pašam patīk un kā vispār viss izskatās un tā tālāk. Reāli mierīgi čiliņā aizbrauksim. Nekur neskriesim. Izbaudīsim braucienu. Tā ritiņa. Nu ko? Esam Rīgā. Pa šosei neko nefilmēju. Taisns, garlaicīgs gabals. Iebraukuši Rīgā, skatos, kad braucot Rīgā iekšā, satiksme maza. Bet braucot ārā gan ir lielāka satiksme.
Interesanti. Varbūt visi vēl steidz kaut kur izbraukt ārpus Rīgas, labo laiku izbaudīt. Dīvaini skaņa. Nevar saprast no kā. Grūti pateikt. Pirms tam, man liekas, nebija tāda. Es pat nezinu, kā lai pasaka. Tā kā reduktors, ka gaudot. Interesanti. Nekur neskriešu. Reāli pamierīgo. Šī ir tā labā priekšrocība, kas man patīk, ka moci braucot. Kas gan var būt labāks par moto sezonu? Kā kas? Cita moto sezona. Jep. Nu ko, tūņās būsim klāt pie IKEA. Paskatīsimies. Vai mani gaida, vai man būs jāgaida. Bet parasti jau uz mani jāgaida. Nerakstīts likums. Kāpēc tas Luxfors tik augstu ir? Davai, dodiet man zaļo. Sprandu salauzīšu šitā. Tā. Nevar saprast, laikam jau tāds čujs, ka šņābis laikam nav vēl ieradies. Jā. Nu labi, nāksies pagaidīt. Nē, reku brauc jau. Reku brauc, čuvaks. Un arī turpat, kur es. Здорово, заебал. Ko, i? Ko tu man aizmirsi atdot? Viens darēja šodien, jā. Buļā! Ok. Labi. Pierunāji. Nu ko? Aizbrauksim, satiksim Turbo. Laikam uz Akropoli. Pa ceļam vēl Staķiks. Un tad jau pēc tam tālāk mīcīsim uz, gribēju teikt, uz Jēkabpili, uz Jelgavu. Kur mums? Tēbre, es gribēju tur jau ārā braukt. Bet mums jau te jābrauc. Tā mēs te braucam uz kaut kurien. Laikam mums jau uz cirkuli arī vajag.
Tā mēs te atbraucām, ja? Paķersies, bišķi. Tā. No? Jā? Visu laiku Tas man ir līdzi, ja? Nu, labi. Vienīgā ēna mums, ne? Ko domā, ko es te metīju? Jā. Šodien ir silts. Lai neteiktu vēl vairāk. Kas tas ir? Das ir das stealth, 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 stealth. Das ir das stealth, 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 stealth. Das ir das stealth, 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 stealth. Das ir das. Nu ko? Satikām turbo. Tagad braucam uz Jelgavu. Ceļojums. Arī tagad nolika tiesības, nopirka sev 6. ņindzu. Nu tā, esam Jelgavā iebraukuši. Pa lielam laikam jau tuņās būsim klāt. Vismaz pēc visa tā spriežot, man te pat tās bija. Ja nemaldos. Rītīgi labs laiks. Rītīgi foršs laiciņš. Es baigi sen nebiju bijis īstenībā Jelgavā. Mēs gan nebraucām caur centru, jo, nu, kāds prieks tur kratīties caur centru, ja var apbraukt pa apveceļu. Es joprojām nevaru saprast, kas tā pa skaņa ir. Grūti pateikt. Es to ķēdi vilku varbūt nedaudz tā kā
nav rats pilnīgi ideāli taisni. Tur kaut kā skaņa nāk no tā visa ārā pasākuma. Grūti pateikt. Aha, pa kreisi. Es pats gribu iekrist tur krūmos, man liekas. Tik rādi? Nu... Bet tam nabagam zari vibrējot. Tā kā tur? Tu dirz, bļa. Kurš izdomājuši tos sūdu leņķis, bļa? Jā. Es vispār iekšā iedzīšu, bļa. Bitīt matos. Nekad vairs šitā nedrīkst darīt. Ko? Čau. Miksītis teica. Ēriks nebrauca māks? Ēriks man vispār nebūs. Tā nebūs tā? Jūs režim man vispār nekādi Tu teici, Valciņā, es tev vajadzēja tieši, bļa, to vibrāciju ar adrenalīnu izdzīt ārā ātri. Es jau izdinu, bļa, gan arī tur. Nav tāda iedara, tu braucā vēl Tev tur kas? Nu, brīdi, kamēr nebūs cilvēki. Lielāk, tu izdomāji, ka šeit man O! Sen nebija bijis te. Krūt. Rītīgi forši. Nu ko? Paciemojāmies, pabraucām kaut kā. Braucam apkaļ uz Siguldu. Nu, vismaz es. Sola lietu, cerams, ka nebūs. Bet visādi var būt. Var būt visādi. Mutants, blē. Nē, bet tas motion simulators ritīgi labais īstenībā. Bet vai es pirktu sev par 7,000 eiro? Es nezinu. Visticamāk jau, ka nē. Bet, teiksim tā, forši pavadījām laiku, pastūrējām, nu tas tāds atkal kaut kas savādāks. Pie vien arī emocijas brauc kaut kur krūta. Man jau patīk. Šodien es vispār nekad nebiju braucis pa šajien. Jauns maršruts, forši. Rītdien dabūšu beidzot priekšējām bremzēm to slēdzi
bremžu guņiem nomainīšu, sataisīšu, lai ir normāli. Nu ko, tagad jāuzmanāšu, tais puteklis baigas līdēs. Bet šodien jau solīja lietu, tā kā viss normāli. Šņabis laikam somu aizmirsa. Jūzerītī. Nu labi, neko. Aizbrauksim pakaļ. Es atceros, kā man motoskolā bija tieši pirms eksāmena, vienu dienu pirms eksāmena bija rītīgākais gāziens. Nu, tāds lietus bija, ka neko vispār neredzēju. Šitās jau tik tādas rasas pilas. Interesanti. Reku turbo pirms tam bija... mēs bijām iegājuši, piestājuši tai benzīna tankā. Turbo bija iebraucis uzpildīties. Viņām lika novilkt ķiveri, tad, kad bija jāmaksā par degvielu. Es nezinu, kāpēc. Viņš jau nepirka nekādas cigaretes vai tur kaut ko, kam vajadzētu 18 gadus un ķipa parādīt pasi. Bet tikai degvielu. Viņam vajadzēja novilkt ķiveri. Tā interesanti. Jūs varat kāds iekomentēt, kāpēc tā ir? Jo tas likās baigi dīvaini. Labais laiks jāizbauda. Somu dabujām atpakaļ. Varam test vēlreiz. Žēl, ka ralliju šodien nesanāca uzbraukt. Nu, Motion Rigā tieši rallija. Bet, nu, kā ir tā ir. Bet, nu, labi, ka ir vismaz ekipējums pilnais. Nu, tad tas lietas tāds vismaz pašam bijis, nebijis. Arī silts gaiss ir. Nekāda vaina. Tas, ka jābrauc prātīgāk, vairāk jādomā. Tas ir cits stāsts. Un tagad riktīgi sāka līt. Ej, tu nost, kas pa lietu. Bišķiņ slapji būsim. Burvīgs laiciņš, lai neteiktu vēl vairāk. Perfekt. Nu, kā ir tā ir? Arī šādus apstākļus vajag izbaudīt.
Vienmēr nebūs perfekts laiks braukšanai ar moci. Bet, nu jā, ceļš ir ritīgi kāds neko. Tagad es saprotu, ka es būšu slapšs līdz ausīm. Nu, ritīgi līst. Jūs droši vien to video tā neredzat, bet, nu... piestāja. Ok. Tad jau tūļās izžūsim. Varbūt. Spoguļos zibeni redzēja. Krut. Vēl zibsti. Kroči, Jelgavas pusē līst diezgan spēcīgi. Laikam tuvāk uz Rīgu tā nelīst. Nu, redz, arī saulīte parādījās. Tā, es laikam uz pazaudēju čaļus. Viņi aizbrauc pa apveceļu uz Salaspils pusē, es aiztaisu uz Rīgu, uz centru. Baigi krūta. Kā man tā sanāca, es pat nezinu. Nu neko. Turpināšu ceļu tagad viens pa šejien. Jāuzvan tikai pēc tam, ka man viss ir kārtībā. Kā tā ir? Gadās arī tā. Laikam aizskatījos uz šito dāmu. Domāju, ka tas ir šņabis, bet izrādās nifigā. Izrādās tas nav šņabis. Nu labi. Ja tas nav šņabis, kas tas ir? Tā ir kanģa. Ja nav šņabis, tad tā ir kanģa. Nezinu, kā es tā aizskatījos. Un džekus pazaudēju. Vai kruta, ne? Nu labi. Nekas. Gadās. Turpinam ceļu uz mājām. Nav man baigi daudz ko pastāstīt šoreiz. Man nekā tāda. Jāizdomā kaut kāda tēma, laikam jums ko pateikt. Es laikam varētu piestāt Ikejā un čaļiem uzzvanīt. Pateikt, ka visi čotka, ka došos tālāk uz mājām. Savādāk, zin kā, nu, kopā aizbraucām, bet uz mājām, tā kā, nu, es nodalījos no viņiem un nekā, ne ziņas, ne miņas. Foršs mocīts īstībā tas CBRs ir. Man jau patīk. Kaut kā tā, interesanti. Nekas. Tūliņ uzzvanīsim šņabim. Jau, ko tu? Nu, runā. Negribam očiem izbraukt šodien? Davai maucam. Tu esi braucējs? Nu, ķipa, jā.
Vai tu esi mīzēs, ble? Ko? Nu, ko tu taisni aizbrauc? Es domāju, ka tas esi tu piebrauc tuvāk, ka tur melni mati gari. Nē, ble. Tas turbīnu vēl rādīja, ķipa, ble, pa Latviju jābrauc. Es kaut ko aizdomājos, skatījos taisni Zaibīs. Nu, māt. Jā. Vai vēlreiz viet? Nē. Nē, nu mēs arī, bet uz tālā pusē izties, ka tur vēl viens makons normāls. Nu, varbūt, jā. Es tagad piestāju Ikejā vienkārši uzzvanīt un tā. Jā. Nu, jā. Rulēšu tālāk. Tev vai brauc mājās, iet ar aliņu un nomierini nervu. Vai ne? Jā. Vai turēt. Davai, turās. Kaut kā tā. Karoči sanāca tā, kā sanāca. Es nezinu, ko es aizdomājos. Labi, rulēsim mājās. Nav ko. Esam šodien forši. Nē, īstenībā, nu, esam forši pabraukuši Simrigu arī. Tas ir bailām. Tā kā ot tā. Jādodās atpakaļ uz Siguldu. Nu neko, rulējam tālāk uz mājām. Nekas jau nav noticis tāds. Aha, divatā braucam. Pārkāpjam likumu? Šitais vēl tā. Ir redzēts, kur tiešām māmiņa vai tēvs vienalga, tur viens no vecākiem brauc ar elektroskūteri, saucamo stāvdrāzi, un vēl bērnu turpatās uzstutē virsū un divatā brauc, un tas ir vispār marazms. Vienu atgadījumu redzēju Rīgā uz Vanču tiltu, māmiņa brauca. Viņai dēls arī dēliņš bija, nezinu, maziņš. Nu, viņam reāli bija tā, ka viņš nostājas uz tā elektroskūtera un bija galvas augstumā tā kā stūre. Un viņi kaut ko nācās sabremzēt straujāk un vienkārši viņš sasit normāli zobiņas pret to stūri. Nu, es nezinu, ar kuru galu vecāki domā, bet, nu, viņš tā jau ir bīstams transporta līdzeklis. Kur nu vēl divatā un ar bērnu? Tas vispār ir, es nezinu, kā var aizdomāties kaut ko tādu. Ot, jā. Tā kā nekad tā nedariet. Nevajag. Paši braucat citaties, bet nevajag vēl jau vairāk bērnus tur iesaistīt. Tagad tikpat mierīgi rulēsim atpakaļ uz Siguldu. Man gan baigi šoreiz nesanāca neko nofilmēt no paša userbāra, bet jā, es nezinu, kaut kā nebija man filtrs līdz otrs GoPro un garoči, laikam arī iedvesma nebija. Nekās, noteikti aizbraukšu tur vēl. Vajadzētu palīdzēt Happyam uzinstalēt Richard Burns rallī, un to varētu uzbraukt. Tas būtu daudz interesantāks par visu, kas tur ir. Un tā. Tad tagad tik jārulē mājās. Nu redz, esam atpakaļ Siguldā. Līdz ar to šodienas piedzīvojumi arī beigušies. Vajag jau īstenībā daudz neko nenofilmē. Tā šosejas braukšana arī tur tāda. Nu tāda. Ko tur daudz filmēt, arī parunāt neko diži nevar. Neko nedzird jau. Tā kā, nu ir tā kā ir. Bet te arī izskatās, ka tuņos normāli lietas līs. Viss tāds savilcies, apmācies. Bet tu vismaz būšu izbraucis. Būšu izbraucis un forši. Tā arī šis video būs pa lielam galā.
Kaut ko cenšos, kaut ko filmēju. Nezinu, kaut ko nefilmēju. Bet patiesībā šodien arī baigi nebija tāda iedvesma tieši uz filmēšanu. Nezinu, kāpēc. Citreiz vienkārši nav tās iedvesmas un viss. Viņa nav un viss. O, strāķis! O, nu vot kā jums patīk? Iebraucam Siguldā uzreiz. Mūsu lāpītie ceļi, piķis un akmentiņi pa virsu. Ceri, ka nenokritīsi. Jā. Sagura mugura šodien īstenībā no tās stāvēšanas tur tajā Jūzerbārā. Uz beigām tikai sāk tur apsēsties. Man ilgstoši stāvot sāp mugura. O, tur izstāst, ka labi līst. Tiem, kas noskatījās šo video, paldies! Uzspiediet laiku. Jūs taču zinat, laiks ir par brīvu. Un tiksimies atkal, kā lai pasaka, nākamajā video, vai ne? Nu ja, kaut kā tā. Tā kā turās tie, kas internetā burās. Tiekamies nākamreiz!